Es tikko strādāju, bet man kaut kā pēkšņi sagribējās runāt latviski. Kā varu runāt latviski, kad es strādāju no Čehijas? Diemžēl šeit neviens nerunā jūsu valodā. Tātad man ir jārunā ar jums. Nesen redzēju reportāžu no Latvijas par to, kā jums Latgalē krājas kaut kas tāds, kas mazliet izskatās pēc metālužņiem. Kuru katru dienu jūs nevarat redzēt šādus te milzu krāvumus? Ziņas klausaties, ja? Jā, paskatīgi. Kā tagad vispār ir šajos trauksmainajos laikos? Kā jums dzīvojas? Trauksmaini. Anna rušinās dārzā un klausās ziņas par trauksmainajiem notikumiem pasaulē, kas atblāzmojas arī Latvijā. Un te visur taču kaudzes ir sakrautas. Mēs redzējām, jā. Nu jā, tad jau mums arī tā dīvaini palika, jo mēs jau nezinājām, kas tas tāds un kāpēc tur tā notiek. Šobrīd atrodos vienā Morāvijas mazpilsētā Boskovicē, un pie ieejas bijušajā ebreju kvartālā ir tāds, kā lai to pasaka, tāds liels būris. Tā ir mūsdienu māksla, bet šai ir garīgs dziļums. Vai kāds no jums zina, kas tas ir? Es nelikšu jums minēt komentāros, bet tikai pateikšu priekšā, ka tas ir palielināts galvasmežģis, kas parādījās kādā ļoti slavenā 30. gadu čehu komiksā par puiku kompāniju ar nosaukumu Ātrās bultas. Bultām ir čehiski vīriešu dzimte. Tas ir ļoti jauks komiks. Šo galvasmežģi sauc Ezis būrī, un tā mērķis bija dabūt adatainu bumbiņu ārā no būra. Komiksā un arī filmā šo bumbiņu varēja atskrūvēt, un tajā slēpās noslēpums – lidojošā velosipēda plāns. Bet šī nav bumbiņa, kā paši redzat. Un tas ir tieši tas interesantākais, jo tas, kas atrodas būrī, ir ezis, bet militārais ezis. Tas ir tas pats ezis, kas jums tagad krājas kaudzēs Latgalē – čehu ezis. Tātad tā ir tāda vārdu spēle ezis būrī. Tomēr šis ir prettanku šķērslis, ko 1935. gadā izgudroja čehs majors Kašīks. Toreiz mums vajadzēja aizstāvēties pret fašistisko Vāciju. Princips ir ģeniāli vienkāršs. Paskatieties, kad tankam sanāk tam uzbraukt virsū, ezis neapgāžas un nesalūst, bet tikai pagriežas iesprūst zem tanka un to paceļ, atstājot tanku nekustīgi karājamies. Pēc Minhenes nodevības 1938. gadā šie šķēršļi bez cīņas nonāca Wehrmachta rokās. Vācieši uzreiz saprata to ģenialitāti, sāka paši tos masveidā ražot un piepildīja ar tiem visu Eiropu. Tādējādi militārais ezis ir viens no veiksmīgākajiem, lai arī drūmākajiem čehu 20. gadsimta eksporta izgudrojumiem. Šeit Boskovicē tas ir simboliski novietots pirms ieejas bijušajā ebreju kvartālā. Kamēr ezis ir būrī, ir miers. Arī pie jums ir miers, lai gan ezīši Latgalē ir savākti vienkopus. Tie nav lūžņi. Mēs tos izgudrojām, lai aizsargātu brīvību, un šodien tie sargā jūsējo. Bet jūsējā ir arī mūsējā. Mēs ticām, ka šie sargi uz visiem laikiem paliks tikai kā mēmi miera liecinieki. Lūk, to man šodien vajadzēja jums pateikt. Lai gan esmu tagad Morāvijā, mana sirds ir tur kopā ar jums. Un katru reizi, kad eju te garām, man nāk prātā Latgale un arī tā vecmāmiņa savā dārzā, kurā simbolizē tieši to parasto cilvēcisko dzīvi, kas ir ārpus jūkušo egoistisko diktātoru sniedzamības. Kad mēs visi vienkārši simboliski gribam mierā kopt savus kartupeļus un mums nevajag un mēs negribam nevienu okupēt vai nogalināt. Nobeigumā es gribu jums palūgt padomu, jo jūs esat vislielākie latviešu valodas eksperti pasaulē. Droši vien pamanījāt, ka visā video lietoju vārdu galvasmežģis. Tas ir tāpēc, ka precīzi nezinu, kādu vārdu būtu pareizāk izmantot. Vai tas ir galvasmežģis?
Vai galvas lauzis, galvas mīklā puclis, prāta spēlē? Es tiešām nezinu. Un vēl mani interesē, vai jūs kādreiz Latvijā esat redzējuši šo zināmāko čehu galvasmežģi? Rakstiet komentāros. Paldies! Atā!